Labadiena! Galda hokeja sarunas. Man liekas, ka šodien ir 10. epizode. Man šķiet, ka 10. Jubilejas. Čau! Mums nekas nav sagatavots. Mēs būsim ļoti ātri un ļoti lakoniski. Mēs gribējām mazliet aprunāties un apsveikt tos, kas kā ir nospēlējuši nomināciju čempionu, kad bija pagājušajā sestdienā Inčukalnā. Kolosāli organizētā turnīrā, kurš diemžēl netiku, bet ir bijuši ļoti daudz citu spēlētāju, kuri sev parādījuši no labākās un no sliktākās puses. Jūs, Renner, tu biji, Mika, tu biji? Biju. Jā. Kā jums patika turnīrs? Es varētu uzteikt. Kā gaisotne? Organizācija. Viss sākās precīzi. Katra kārta sākās precīzi tajā laikā, kad bija viņai jāsākās. Jā. Šis bija gratums. Jā. Viss sākās tā, kā tam bija jābūt. Tas ir vienkārši rītīgi labi. Bet jā, es biju uz vietas, es paskatījos, kā mans tēvs spēlē. Es paskatījos junioru playoffs. Es iečiloju apkārt pārējiem cilvēkiem. Tur, zin kā, pārunājos, bišķi uzspēlēju 2 sērijas ar Matīs Jaksepovu un Edgaru Nagli brīvos laika periodos, kad bija laiks viņš uzspēlējiem. Kopumā es izbaudīju gaisotni, bet, jā, bija riktīgi forši. Parasti apciemot šādu veidu turnīru ļoti patīkami, ļoti forši. Jā, man arī viss cieņa organizatoriem, ir īpaši datorspeciālistiem, jo es arī esmu organizējis Eiropas čempionātu pat, un arī Latvijas čempionāts nomināciju dienas ir viss sarežģītākais, jo tur iet paralēli turnīri, saprintēt veterāniem, viss saprintēt junioriem, viss labs un vēl sievietes. Kur mūsu lapas? Cepur nost tiešām malāči čaļi. Ļoti turnīrs labi norganizēts un par to prieks no Inčukalnā šodien brīdī pagaidām tie turnīri ir vienkārši fantastiski un ne par velti. Mums arī nākamajā sezonā būs kas? Sezonas sākumā Inčukalnā. Pasaules klubu čempions un pasaules supersērija. Tieši tā. Jā. 2 dienu turnīrs, kurā mēs kārtīgi daudz dabūsim nospēlēties. Inčukalns dabūs aizstāvēt savu zelta medaļu, lai varētu atkal pierādīt to, ka mēs esam labākie. Mēs tā kā Eirovīzijā uzvarētāju uzņem. Varētu pēc 2 gadiem vēlreiz uzņemt, ne? Bet laimītei būs pilna blice. Edgars, Attis, Raivis, Sandis. Nekas, es trenējos. Jā, tas labi. Tad jau viss būs kārtībā. Bet Attis būs, ja? Jā, Attis būs. Attis būs abām dienām. Te arī mums sāksies problēmas. Šis būs Labi, atgriežamies labs. Atpakaļ pie nominācijām. Zvanām Ziemelim, jā. Tā ir taisnība. Starp citu, Jānis jau arī lēnāk atgriežas, līdz ar to mums arī bija šī tāds... Principā tas pats gan īsti sastāvs, tikai vienkārši mazliet uzstiprinājies, mazliet uzkačājies. Mums bija ļoti, ļoti saudabīgi play-offi un saudabīgas spēles, bet pirmais... kur es esmu aizgājis? Mēs aizbraucis par uz 13. gadu. Dāmas. Jūs komentārs par dāmām, par vietām. Jā, dāmām priekšroku. Tad uzvarētājs Krista Anija Laksdiņa. Pēc ranga viņai arī vajadzēja uzvarēt, man šķiet. Un arī, man tā liekas, visās prognozēs. Mēs iepriekšējā vakarā uztaisījām live stream un tur bija prognozes. Bija cerības uz Elēnu, arī parādīs intrigu. Kā beidzās play-offs? Cik beidzās tā? Ja nemaldos, Anna uzvarēja 5 spēlēs. Ok. Jā. Un ko es varēju pateikt par dāmu čempi? Vispār sāksim ar Anniju. Es nezinu, vai Annija tam seko līdzi, vai viņi to zina. Bet es to varu pateikt skaļi. Annija ir 4 vietu attālumā, labi, pareizi sakot, 5 vietu attālumā reitinga sistēmā no vēsturē visaugstākā esošās sievietes ever. Tātad viņai ir nepieciešams viens labs turnīrs virs 750 punktiem, un viņa apdzina reitingā all-timā 28. vietu, kas bija Marijā Jālbačevai. Tā kad sanāk, Andija viens turnīrs, un viņa ir vēsturē visaugstākā esošā sieviete jebkad. Tas ir crazy, un tas darbs, ko Sānis ir līdz iekšā Annijā, un līdz viņa ir presējies. Pasies, kā viņš sit ārā. Annija turam īšķus. Ļoti forši Annijai. Jā, Annijai bišķi nepaveicās Tallinā. Es atceros to, ka viņai bija pēdējās spēles pagarinājums. Jā. 7. spēles pagarinājums pret Somu Mietinēnu. Jā, tas bija tough, bet redz, kur ir labi nospēlēts. Vai Annija brauc arī uz viņu pieteikusies uz Čehiju? Nav. Ok, tad jau pasaules čempioni. Seniori.
uzvarētājs, man liekas, mēs arī visi likām iepriekšējā vakarā, labi izņemot traineru. Es teicu tā, ka manas sirsniņa saka mans tēvs, bet man galva saka Salvis Skarainis. Jā, un es arī teicu, ka Salvis uzvarēs, un Salvis arī uzvarēja. Finālā 4-0, pusfinālā 4-2, nē. Tā pusfināls 4-0. Jā. Un vienīgais, kur ieķērās, tad pret traineru sirsniņu 4-3. Pēdējās spēles pagarinājumā 1-0 uzvarēja Andi Kalniņu. Bija tā, ka viņiem, ja nevaldos, Stiems izkrita ārā pēdējās 2 minūtes. Tas nebija pagarinājums? Nebija. Pēdējās 2 minūtes un 10 sekundes izkrita ārā Stiems, ielika apkārt Stieni. Viņi sāka turpināt spēlēt un palaiž laiku caur telefonu. Okay. Skatos, kā tur pēdējās 30 sekundēs Salvis bombardē. Tas viens līdz būs slikti. Pēdējās 10, kaut kādas 7-6 sekundes, un Salvis paspēja iemest kaut kas. Tiešām precīzi trāpīja. Un tā sērija, kā viņi sākās ar 2-0 Salvija vadību, tad es piegāju pie savu Fātrīšu. Nevajag šitā, davai, tev jāapdraud vārti, lai tu varētu vinēt. Viņš sāk apdraudēt vārtus, viņam krīt tiešā haļavas. Jo vairāk tu apdraudi vārtus, jo lielāks procents iemest vārtus un vinēt spēli. Un tā arī beigās viņš paņēma tās 3 uzvaras pēc kārtas. Salvis pielika 6. spēli un arī attiecīgi paņēma 7. Bet Salvim kopumā pelnīt uzvaru. Salvis arī Tallinā ļoti labi nospēlē. Jā, Salvis ir ļoti labā formā pēdējos mēnešus. Arī Zviedrijā viņš ļoti labi nospēlēja. Latvijā viņš ir arī diezgan augsts spēlējis. Latvijā mazāk, bet tā ārpus robežām Salvis ir. Tas ir vecis, no kā jāuzmanās. Tā kā es domāju, Zviedrijā būs pārsteigums no Salvija. Fināls it kā 4-0 pret Aleksandru Žernovu, bet spēles divi pagarinājumi. Tur Aleksandrs varēja aizķerties. Bet tik un tā bija 4-0. Bet 4-0 jā. Un 3. vietā Sergejam Mihejam uzvarot Sandikrastu. Arī Mihejos arī ļoti labi nospēlēja pašā Tallinā. Playoffs bija viņam. Jā, viņam ar Oskaru bija. Jā, pareizi. Tieši tā. Junioru 13. Junioru 13, jā, tas ir nominācija, kam es vairāk pasakoju līdzi, jo man dēls tur spēlē. Grupās tur bija interesanta sistēma. Ja tiek playoffā, tad izspēlē nākamās vietas, kur netiek. Izspēlē 2, 3 attiecīgi, bet neviens netika playoffā, līdz ar to pilnais playoffs bija viņiem jāspēlē pa pirmajām 4 vietām. Un Uve Vikmans no Burtniekiem vai no Valmieras, es atvainojos, ja es kļūdos, bet krasta audzēknis, bija vienīgais U13, kas tika augstākajā līgā. Un viņš... viņam tur sūri gāja, bet viņš kā pirmais numurs izgāja uz play-offu U13. Beigās Rainers Martužāns, viņam pēdējais gads šajā vecuma grupā uzvarēja gan pusfinālā Vazoliņu ģirtu, gan arī finālā Māri Ķirsi. Jā, Māri Ķirsi, pareizi, jā. Un nodrošināja 1. vietu. Pēc ranga Rainers Malats, viņš ir arī jau top 300 spēlētājs. Jau! Nebija. Jā, 230, kurā vietā viņš jau ir. Jā, jo viņš Tallinā nopelnīja punktus, jā. Wow! Tā kā visi cieņi gaidam 200-niekā. Un 2. vietā Māris Ķirs, jā, tas ir mazs pārsteigums, jo es domāju, ka Ģirts Vazoliņš varētu būt augstāk, bet reka, mazais nazīts Māris. Ļoti labi. Un ķeramies pie Krem de la Krem. Aiziet! Juniori. Es domāju, ka mēs uzreiz maucam pie jo arī mani 2 džeki spēlēja. Viens no viņiem patika B grupā, ierāpās un iespraucās 2. tenī grupā. Tā kā well done, džeki, ļoti labi, malači, šodien jūs uzteicu treniņā. Bet playoffs. Ķeramies pie playoffiem uzreiz, jā? Jākaps, Reķis, Krišjānis, Sepņickis. Jākab. Kas tas bija? 0-4. 4 spēlēs iemetot 2 vārtus. 2., 3., 4. spēle 0-1, 0-1 pagarinājums un 0-2. Kas notika? Jākab, ja tu šo skaties ierakstu komentārā, vai es nezinu, kas tas? Tur vajag konkrēti tādu normālu atskaitu par šo te, kas bija noticis, vai tas nebija tos galds kaut gan, tu esi viņu pats izvēlējies, vai vienkārši apstājās rokas. Jo šis ir tāds mega pārsteigums. Tas būtu tas pats, kas mēs aiziet pie galdiem, un es Raineru vinētu 4-0, neļaujot viņam neko iemest,
un pēc tam tā, nu redz, kā sanāca. Tas ir traki, 15 minūtes neiemes nevienu ripu. Man Raivīts tikko stāstīja Miliņš par to, kā viņš spēlēja Latvijas čempionātā. Pirmo kārtu viņam bija Matīs Jaksebogu, un viņš pirmās 3 spēles Matīs atstāja uz 0. Un jau pirms 4. spēles abi ierēja sev. Nu, mēģinām 4. spēli arī tāpatās. Matīs jau nē. Un tad beigās tomēr Matīs kaut ko paspēja iemest Raivim. Tad, jā, bet grūti iedomāties, kā tas ir, kad tu mēģini mest tos entos izgājienus, tās entos kombinācijas. Tu tā kā sācis jau steigties. Un kā tev neiet, tā tev neiet. Un tev pretinieks pacietīgs tur to ripu. Vai tie bija nervi, vai tas vienkārši ir nervu pamats. Tev vajadzēja ciet domāšana. Man tā pašam ir bijis vairākas reizes. Absolūti. Man bija konkrēti Tallinā, precīzi. Pirmo kārtu izmocīju, burtiski izmocīju, un otrajā kārtā man vienkārši nebija. Nebija vienkārši sūds vispār. Es arī iemetu ļoti 2-3 vārdus visā playoffā, arī 0-4 zaudēju. Visā sērijā. Jā, un, bet tā kā, Jākab, ja tev ir kāds komentārs ierakstī, vai kaut vai 2 vārdos, vai arī Vasalgala Panthers labprāt uzzināt. Vai arī vismaz, teiksim tā, ko tu no tā ieguvi, vai tu kaut ko iemācījies no tā, jo no katras kļūdas ir jāmācās, un, diemžēl, šī kļūda tev maksāja dārgi, jo tu pat netiki paspēlēt pa medaļām, bet jau pirmajā kārtā izkrīt. Bet, gadās. Es teiktu, ja nedēļu iepriekš Tallinā nebūtu noticis pārsteigums Valtas Magara izskatā, tad šis ir sezonas lielākais pārsteigums. Es tā teiktu. Es piekrītu. Jā, es domāju, sezonu beidzas mēs varam uztaisīt kaut kādu balsošanu. Šīreiz mierīgi varbūt top 1, top 2. Jā, jo Valtā pārsteigums par Jevgeņu Matancevu tas bija tā kā, Valts sakārtoja Reineram Prokurātors Kerns 4-3. Gaļa visas spēles ļoti tuvu. Skatos, kad visas viena vārta attālumā. Skudrītis ar Verbiču 1-4. Tas ir pārsteigums, jā, jo Roberts Verbičs uz doto brīdi ir aktuālais Eiropas čempions U13. Viņam 14 gadi, Aleks Skudrītis ir pēdējo gadu junioros. Vai vēl viens gads, bet katrā ziņā viņš ir ar rangā daudz augstāk. Viņš arī 3. izgāja no grupas. Un 3. izgāja, tā kā tas ir liels pārsteigums. Un Vazoliņš Zasurcevs. Tur bez jautājumiem. Bez jautājumiem, jā, neliels pārsteigums, ka tik lieli rezultāti 4-0 sērijā, bet, likumsakrīgi, jā. Regnāram bija izcils izgājiens visu šito sērijas. Ļoti labs bija tiešām. Zemītskim te arī beidzās lielā plosīšanās, un viņš gan pusfinālā, gan arī pa 3. vietu zaudēja. Bet Regnāru varam apsveikt ar junior čempionu titulu. 3. pēc kārtas. Vai tu plāno vēl nākamgad arī uzkāpt? Tādā pašā līmenī ierakst savas domas par šo. Bet jā, tas man liekas, ka tādā īsā atskatā gaidīsim nākamo. Vai kādam jums varbūt vēl kaut kas? Jā, absolūti. Over 55. Jā, pareizi, mums arī tāda bija. Bet tā netika izspēlēta atsevišķi, tur vienkārši no ieņemtajām veterānu vietām uzvarētājs. Ja jūs paskatītos O55 rezultātus, kas bija gadu atpakaļ, top 3, viņš nemainījās. Šogad tieši tāds pats. Tā kā, lai jums lielāks challenge apstieties pagājušo gadu un redzēsiet, ka šo. Bet uzvarētājs, jā, Salvis. 2. vietā Gunārs Buls. 3. Jēkabs. Jānis Rektiņš. Par Jēkabu padomāju. Bet ko jūs domājat par to, ka Valts Magars nākamā sezona ir veterāns? Viņam ir 40? Cik ir 40? No 40 sāksim tā, 85. gadi ir šo sezonu veterāni. Jā. Sākot no septembra tie ir 86. gadi, kas ir Valtam Magaram. Es teikšu tā, ka Valtu visu cieņu, tu būsi pirmais cilvēks Latvijā, kurš spēlējis gan junioru, gan open, gan veterānu izlasē. Tas ir kaut kas. Tas ir mūža ieguldījums galda hokejā. Es teiktu to, ka latiņa veterāniem ir par zemu. Es teiktu to, ka veterāniem ir no 45. Un tā iemesla dēļ, protams, ka mums šī brīdī vienkārši ir salīdzinoši maz veterānu, un varbūt citās valstīs procentuāli ir vairāk, bet mēs arī visu novecosim. Mēs pagaidām nekur neplānojam. Jā. Un man liekas, ka veterāni ir... Viena lieta, ko arī Ilgvars Paulovs pāris gadus atpakaļ bija minējis, pēdējā laikā mazāk, bet sadalīt veterānus mazākās vecuma grupās. Parādījās over 55,
Bet tie joprojām ir tie 15 gadi. Un, teiksim, nākamgad Valds Smagars un Ilgars Pavlovskis. Viena vecuma grupa. Nu, vai tiešām tā ir viena vecuma grupa? Nu, jā, tāpēc arī domāju par to, ka tas ir 45+, varbūt arī, kur ir 55+. Fine, bet, kāpēc nē? Kā, mēs jau palielam visi cīnāmies par Open. Tas ir tā kopā. Protams, kad tie, kas cīnās par junioriem, tie ir junioriem un dāmām ir savs un tas, bet, jā, es, ka tas tā Latvija būtu bišķi jāpacēl uz augšu. Tas tikai mans domas ir. Vēl viens komentārs. Orientēšanās sacensībās, man tā liekas, ir arī vecuma grupas ik pa 5 gadi. Tieši veterāni. Bet orientēšanās sacensības ir ļoti, ļoti balstītas uz fizisko. Jā, bet galvhokejs jau arī pa lielam fiziskais, pa lielam reakcija, man tā liekas, uz vecumu tā reakcija, jūtami. 40 gadniekam vai 50 gadniekam, man tā liekas, atšķirās. Bet, jā, tas ir kaut kas, ko varam apsmadziņot, es nezinu, kādā ideju līmenī, jā. Droši varat uzrakstīt komentāru. Ok, un šodienas vārds, es pats pateikšu šodienas vārdu. Šodienas vārds būs kola. Tiekamies pēc Čehijas, gatavojamies Latvijas kausa 4. posmam, uz kuru ir liels cerības daudziem spēlētājiem, ieskatot man. Un viss veiksmes jums Čehijā. Paldies. Atā. Paldies. Čau. Čau.